Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, Sijā Jēkabpils PMK, Sijā Pata, Sijā Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Klāt atkal ir trešdiena un Radio 1 ēterā raidījums par basketbolu Bumba grozā. Latvijas basketbola līgā izslēgšanas mači šobrīd iet pilnā sparā un ne bez pārsteigumiem un emocijām. Pagājušā piekdienā pusfināla ietvaros mūsu basketbola klubs Jēkabpils izbraukumā tikās ar šī gada līgas līderiem basketbola klubu Ventspils. Cīnījās kā līdzīgs ar līdzīgu un tikai pēdējā ceturdaļā Ventspilniekiem laimējās izcīnīt uzvaru ar rezultātu 86-70. Nākamā spēle notika jau svētdien mājās un spraigā fantastiskā spēlē mūsējie pēdējā sekundē izrāva uzvaru pār Ventspilniekiem. Par šo spēli mēs arī noteikti vairāk parunāsim šajā raidījumā. Spēļu grafiks play-offā ir ļoti saspringts, spēles notiek ik pārdienas, un nākamā spēle sekoja jau otrdien, tātad vakardien, Ventspils Olimpiskajā centrā, kur gan, diemžēl, piedzīvojām sāpīgu zaudējumu. Šobrīd Lūši gatavojas nākamajam mačam, kas notiks jau rīt, tepat mājās Sporta namā. Tāpēc īpaši Lūšus šobrīd aiztikt nevaram, un uz raidījumu esam aicinājuši laukuma 6. spēlētāju basketbola kluba Jēkabpils fanus. Labdien, puiši! Labdien! Nu, man liels prieks jūs šodien šeit redzēt. Ceru, ka jūs arī raidījumā būsiet tikpat bravūrīgi, skaļi un droši, kā mēs esam pieraduši jūs redzēt Sporta namā un citās arēnās un sporta namos. Sākumā iepazīsimies, lūdzu, kā jūs sauc? Mani sauc Edgars. Mani sauc Egils. Mans vārds Aldis. Prieks ar jums iepazīties. Varbūt raidījuma sākumā pastāstiet mūsu klausītājiem, cik jūs katrs ilgi fanojat par basketbola klubu Jēkabpils? Es jau sāku fanot, kad tika dibināts basketbola klubs Jēkabpils. Un pirmā spēles, kuras gāja, bija pret Turību. Pati pirmā. Un pats neesmu gluži vietējais. Esmu no Ērgļiem. Bet dzīvoju Jēkabpilī un cenšos atbalstīt regulāri. Regulāri nāc uz praktiski visām spēlēm, vai ne? Jā. Lieliski, paldies, Egil! Man arī gluži tāpat kā Egilam no pašiem basketbola pirmsākumiem. Esmu, ne gluži katrā spēlē, bet tagad, cik pēc iespējas varu, tika apmeklēju un tagad, ka vispār pašas svarīgākās spēles, viennozīmīgi esmu katrā spēlē klāt. Gan mājās, gan izbraukumos. Lieliski, Aldi! Tā, es esmu šai pulciņā tikai šo sezonu, un tas viss pasakoties Edgaram. Atnācu uz vienu spēli, un tā ievilka to visu iekšā. Kad mājas spēli nevienu neesmu izlaidis, arī izbraukuma nevienu. Un šobrīd play-offos tieši, vai ne? Uz visiem dodies. Jā, Aldis ir arī viens no tiem, kas parīgi sit bungas, un vispār šie puiši ir tie, kuri vienmēr ir tajā karstākajā fanu zonā, un tur jūs arī viņus katrā spēlē varat redzēt. Pastāstiet, kā jūsu ģimenes un kā jūsu darba devējs atdzīvo ar to, ka jūs tomēr diezgan daudz laika aizņem tā fanošana, īpaši tagad izslēgšanas spēlēs. Jā, un par to es arī gribētu ļoti pateikt lielu paldies savam darba devējiem, kurš piekrīt, palaiž, ka kaut vai ka jāstrādā vai vēl kaut ko lai tiktu uz spēlēm. Un tā, ģimenēm runāja, ģimenes, protams, ir priecīgas un lepojas ar to, ka tāds es esmu. Ka naktī ierodies mājās no Ventspils, piemēram. Jā, bet tas ir interesanti. Ir forši, kad arī ģimenes loceklis kāds ir priecīgs un viņam ir emocijas, tad arī mājās visiem ir priecīgāk un jautrāk, vai ne? Viennozīmīgi. Tieši tā. Lūdzu, tālāk, Egila. Tā, nav man darba, es esmu students, bet vienkārši diezgan sadzīvot ar visu. Protams, vecākiem mājās ir jāpacieš man skaļā bļaušana, kad ir spēles, kad es skatos, un vecākus arī nedaudz esmu apmērinājis, viņi arī sāk skatīties basketbola spēles. Aldi? Man ģimene ir mājās spēlēs, visi nāk līdzi ar mani, protams, un atbalstām arī varbūt ne tik dedzīgi vēl,
Bet, viss priekšā vēl. Viss būs ar laiku, vai ne? Viss būs ar laiku. Darba devēji, tur ir savādāk. Man ir pašam savs darbs, tur es taisu pats darba grafiku. Un ļoti labi. Pastāstiet, kādi ir jūsu, tā teikt, favorīti spēlētāji varbūt šajā sezonā? Kas jums visvairāk pie sirds no mūsējiem? Tā pa lielo, protams, visa komanda un ik viens, kas ir favorīts spēlētājs, kas sniedz. Jo viens spēlētājs nav komanda, tāpēc ir basketbols ir komandas un katrs ir savu darbu sniedz. Un paldies viņiem par to, bet tā ļoti priecājos, ka mūsu klubā ir tādi spēlētāji kā Rinalds Sirsniņš, Pāvils Veselovs, kas ir arī pie Latvijas izlases rindām bijuši un piedalījušies tā pa lielā. Konkrēti man nav favorīti spēlētāji, kā Edgars teica. Visa komanda. Jā, viennozīmīgi komandas spēle ir komandas spēle. Protams, priecājamies par Bārnīsu, kurš ir pierādījis, ka viņš var arī BBLā būt labākais mēneša spēlētājs. Protams, Rinalds Sirsniņš. Visiem ir saviem, katram savs darbs. Katrs savu darbiņu padara un arī jaunpienācēji visi ir super. Kādi ir visspilgtākie mirkļi, kas palikuši atmiņā jums no jūsu fanošanas vēstures? Kopumā ja mēs ņemam, ka basketbols Jēkabpilī tikai 2. gadu, bet basketbola un vispār kā sportam esmu pievērsies ar fanošanu jau no pamatskolu laikiem tas sen, un spilgtākie momenti ir tādi, ka savulaik, ka arēna bija pārpildīta, kad bija tāda ASK Rīga spēlē, Barons LMT laiki. Bet vēl, kas ārpus no Jēkabpils ir ļoti palicis atmiņā mačs pagājušajā rudenī Slovēnijā pasaules čempionātā, kad mēs Latvijas izlase vinnējām Maķedoniju un tikām iekļuvām nākamajā posmā, kas ir, manuprāt, liels sasniegums Latvijas sportā. Un, protams, pa Jēkabpili tas ir Ventspils mačs, kas noticis, ar kuru mēs tādās emocijās, un kas Jēkabpilī vispār pirmoreiz tika piedzīvotas. Tas viennozīmīgi paliks ļoti ilgi atmiņā. Bet es ceru, ka vēl tie spilgtākie ir tikai priekšā. Edgars, izklausies tāds fans ar tādu ilgu fanošanas vēsturi. Par basketbolu pārsvarā vai ir arī kaut kādi citi sporta veidi tev? Pa lielo, kā sporta veidi, man arī ļoti atbalstu hokeju, kas saucās Rīgas Dinamo, tāpēc ir dienas, kad ir jāizvēlās, vai apmeklēt vienu vai apmeklēt otru, un tad tur tā, bet arī uz Dinamo spēlēm ļoti mīlu to komandu, un esmu arī par viņiem, un plus arī par Latvijas izlasi, jebkurā hokejs, tas ir basketbols, volejbols, visur, kur vārds, kas saistās ar Latviju. Cenšos būt visur. Lieliski. Egīla, tavi spilgtākie mirkļi? Katra spēle, kurus apmeklēju, ir ļoti interesanta. Cita ir skaļāka, cita ir klusāka, bet spilgti mirkļi ir katrā spēlē. Un, protams, vislabāk patika spēle pret Ventspili, kas bija sezonas laikā. Bija pret Valmieru. Katra spēle pret Valmieru bija ļoti laba. Aldi? Jā, protams, tur pret Ventspili nav ko teikt. Tas ir supermačs. Protams, Liepājā bija supermačs, kur no -18, ka mēs izrāvām uzvaru. Sezonas laikā, protams, pret Valmieru visi mači bija saspringti un visur. Protams, BBLā bija labas spēles. Tad, kad vinnējam Igauņus ar ļoti lielu pārsvaru, tas, kad nevienam nav gaidīts, tas super. Emocijas visur ir. Visas spēles ir foršas. Tur mazāks. Kā jūs redzat, vai ir mainījusies tā fanošana kopš pagājušās sezonas? Es domāju, viennozīmīgi, ja mēs atceramies salīdzinot sezonas pirmos mačus, būsim reāli nebija mums tāda atmosfēra, kāda mums ir tagad, kas pateicoties mūsu cilvēkiem, kas nāk un atbalsta ar skatīšanos un arī atbalsta mums ar mūsu saukļus, kādus mēs saucam, un arī atbalsta par savām balsīm palīdz komandai radīt apstākļus, lai komanda uzvarētu šeit katrā spēlē.
Es vēl gribēju piebilst viennozīmīgi kluba vadībai. Paldies, kad viņi arī atbalsta visu šo mūsu fanošanu, nāk pretī, un mēs visu arī spriežam kopā, runājam, visu nāk pretī tam visam. Protams, ka atbalsta un noteikti atbalstīs un ir jāatbalsta. Un tāpēc es gribēju jautāt, kas varbūt ir tās lietas, ko vēl vajadzētu no kluba puses, ko jūs varētu sagaidīt, ko jūs gribētu sagaidīt nākamajā sezonā, lai tā fanošana būtu vēl tāda organizētāka, plānotāka varbūt. Ko jūs gribētu? Jā, kā jau Valdis teica, paldies šiem izbraukumiem, kas tiek organizēti no kluba puses, un es ceru, ka ja pa lielo, ja arī nāk cilvēki pretī un kas atbalstīs to, un es ar savu dalību tiem braucieniem, kas ir, tad es ceru, ka arī nākamā sezona būs šādi organizēti braucieni, un mēs arī būsim, arī centīsimies būt katrā spēlē, jebkur, kur BK ekipas piedalās. Kā redzam, tas ļoti palīdz arī komandai, un visi ir par to tikai par. Jā, tiešām katra izbraukuma spēle īstenībā pārvēršas nedaudz gandrīz kā par mājas spēli, vai ne? Tas atbalsts. Tieši tā. Un tas ir patīkami, ka tā izbrauc citā arēnā, un kurā viņu vietējie līdzjutēji nespēja radīt tādu atmosfēru, kādu mēs radām. Tas ir, protams, pacelājoši. Tas palīdz spēlētājiem ļoti. Jā, to arī vairāk kārt ir arī paši spēlētāji teikuši, un katru reizi pēc spēles spēlētāji saka paldies faniem gan izbraukuma spēlēs, gan arī mājas spēlēs. Tā, dārgie fani, jūs vienmēr esat tik skaļi. Vai jūs varat tagad arī mums Radio 1 ēterā nodemonstrēt tos savus skaļākos saukļus, kas jums ir? Jā, Taldi, tev jāatšķirās pie sava darbiņa, ne pie bungā. Tad kas mums tas pamats sauklis sev ir, kā saka, kluba nosaukums? Jēkabpils. Tad uz priekšu. Jēkabpils! 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 Līdz ko ir neveiksmīgs kāds uzbrukums, vai arī aizstāv musēji, mēs, protams, bļaujam. Aizsardzību! 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 Un ir mums arī jauni saukļi nākuši. Lūdzu! Tas ir... Lūši! 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 Un tad ir Lūši! Lūši! Labākie! Lūši! Labākie! Pa lielo tā, un mēs vēl kā esam gribēju pateikt, vēl tikai jauniem, un ar katru spēli mēs arī mācāmies un domājam kaut ko jaunu, un pilnveidojam arī sevi. Arī katrā spēlē. Protams, mēs vēl pašlaik nepateicām par Naura dziesmu izveidoto, kas mums ir jau tagad, var teikt, būs kā regulāri katrā spēlē. Un visus aicinam viņai iemācīties vārdus un piedziedāt mums līdzi. Jā, pirms katras spēles. Līdz ko nosauc sastāvu komandas, tā mums tā dziesma skanēs. Jā, jau otro spēli tātad uz šīs Velna kalpu dziesmu bāzes, mūsu viens no galvenajiem faniem, Normunds, bungotājs, kas ir pie otrām bungām, ir uzrakstījis vārdus šai neoficiālajai fanu. Vai pat var teikt oficiālajai fanu himnai, vai ne? Noteikti arī darīsim zināmus šos vārdus plašākai sabiedrībai, arī jums klausītāji, un arī pirms spēlēm būs iespēja iepazīties ar šiem vārdiem, un mēs visi kopā varam vēl skaļāk, vēl organizētāk fanot par mūsu superkomandu. Tagad dosimies nelielā muzikālajā pauzē, un pēc tam tiksimies atkal Radio 1 ēterā, lai parunātu vairāk tieši par pēdējām spēlēm. Palieciet kopā ar mums! Atgriežamies ēterā. Atgādināšu, ka jūs klausāties Radio 1 raidījumu Bumba grozā, un mūsu šīs dienas studijas viesi ir basketbola kluba Fantastiskie fani. Tagad raidījuma otrajā daļā parunāsim par tātad pēdējām spēlēm, no kurām divas spēles ir bijušas Ventspilī izbraukumā. Puiši, kas jūs motivē doties tik garā ceļā? Motivē mīlestība pret basketbolu, un tas ir vesels piedzīvojums arī. Gan ceļš uz turieni, gan ceļš atpakaļ. Tas ir jautrs pasākums un iesaku izbaudīt to ikvienam. Un tieši tā, un motivācija tas ir prieks. Tu dari to, lai tava komanda uzvarētu. Un ja tas izdodas, tad esi lepnis par to.
Mazliet tā pirmā spēle Ventspilī. Diezgan līdzvērtīgi, vai ne? Jā, pa lielo, ja ir cilvēki, kas apskatās rezultātu, manuprāt, tur būs kaut kāds 16 zaudējums, bet tas izšķīrās pašās pēdējās sekundēs. Visa spēles gaita bija līdzvērtīga, un tur varēja būt viens kaut kas iekrīt, mums neiekrīt, un iznākums, protams, varēja būt mums labvēlīgs, bet sanāca tā kā sanāca. Kāds jums iespējas vispār par Ventspili un Ventspils olimpisko centru? Ja godīgi, mēs bijām kā fanu klubs, mēs bijām domājuši, ka būs lielāka pretestība no faniem arī. No Ventspils faniem. Jā, bet Ventspili ir diezgan klusi. Jā, paklusi viņi ir. Paklusi. Jo izskatās, ka viņiem tikai interesē paši spilgtākie momenti. Tad, kad, piemēram, kāds ieliek no bumbu grozā no augšas skaisti, tad viņi tikai mēdz uzgavilēt. Līdzi komandai jūt pašvaki. Tā tad mēs esam labāki. Prieks par to ir, vai ne? Jā, mums prieks tikai par to. Tā. Jā, tad nākamā spēle mums ar Ventspili bija mājās. Un Portināms bija pārpildīts, es teiktu, pilns un ļoti, ļoti skaļš. Un padalieties ar savām emocijām. Tas bija emocijām bagāts un piesātināts mačs. Un pa lielo, kā jau es teicu sākumā, šis mačs paliks, es domāju, daudzus gadus man. Un es domāju, ka vienam atmiņā. Ne jau katru dienu izdodas mums, kā saka, Latvijas basketbola grandus uzvarēt un piedalīt tādā spēlē un pie tāda skatītāja atbalsta, kāds notika Jēkabpils sporta namā. Un nevelti to nesakām tikai mēs, bet ir arī, kas seko daudzus gadus basketbolā un saka, ka tādas emocijas Latvijas basketbola līgā nav bijušas, kas notikās todien. Man šķiet arī, tas ir super. Man šķiet arī, ka Ventspils basketbolisti bija samulsuši no tā lielā trokšņa, jo es esmu lasījusi, ka viņi tā kā vairāk pieraduši spēlēt klusākā zālē. Jā, kā es saku, viņiem ir paklusi, bet es ceru, ka rītā mēs atkārtosim to. Un viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā, jā. Vakardienas spēle arī vēl mums visiem ir tādā spilgtā atmiņā, tālais ceļš uz Ventspili, arī fanu skaļais atbalsts, bet, diemžēl, piedzīvotais zaudējums. Varbūt paklausīsimies, kāds ir komandas galvenā trenera Igora Miglinieka komentārs par vakardienas spēli. Principā mums ir paskaidrs spēles, mēs esam diezgan daudz, ļoti smagas spēles, ieskaitot pēdējo universitātes spēli, arī agresīvi fiziski, un mums krājās to, tāpēc es arī to taktiku izvēlējos, ka mēs ar fizisko, bet, mēs nevarējām savu likt. Mēs varējām vairāk, paši arī vairāk, kā tad var pielietot spēku un spēlēt ļoti agresīvi arī tur aizsardzībā, bet, es tādā veidā arī mēs uzvarētu spēli. Es domāju, ka tas varētu būt mums tāds nelabs brīdis. Šajā brīdī mēs varētu fiziski sev paši salauzt. Ja to mēs izvēlējamies tādu bišķi mierīgāku taktiku, mēs kaut kā apzināti bijām domājuši, ka ļausim mēs no ārpus, no tālienes, bet neļausim apakš. Bet nedaudz bišķi stāvotā neizpildīja uzdevumu, ka viņi pārāk brīvi ļauj. Mēs bija jābūt, tikai bija jābūt pār rokām. Bet viņi pārāk brīvi ļauj viņiem un, vienalga brīvi vai nebrīvi, tas procents bija fantastisks. Tad, ko darīt tā? Mēs tādu taktiku izvēlējamies, būs ne, ja viņi netrāpīja 3 punktnieks, būs līdzīgs spēle, ja? Viņi trāpīja 3 punktnieks. Tā nav tā, 3 punktnieks, ka nav tā stabilākā spēles, ko visu laiku var cerēt, pareizi. Tā kā, nekas, šoreiz no fantastisks procents viņi trāpīja. Uz to mēs bijām, bet es priecājos, ka tas saglabājas spēks visiem jo tāpat vēl tādu uzvaru, vai viņi ir 40 vai 1, tas ir play-offs, tāpēc mēs tikai tā spēlējām arī, ja? Un tad redzēsim, sāksim kā Jēkabpilī spēlēt, bet, viennozīmīgi, kad viņi labākā situācijā tur fiziskajā, ja viņi bija atpūtušies, un tādu izvēlēties ļoti fiziski pretī spēli, es tā negribu izvēlēties, tāpēc, ka tas mums tāpat sezona arī nebeidzās, ja arī gadījumā mēs izvējām vai neizvējām, tagad ir tās spēles pēc tam pēdējām, vienalga, ko kalumu,
Un mēs varam, tomēr mums ir jādomā par garāku plānu arī tā. Tad mēs tik un tā cenšamies uzvarēt. Ceļam tādu ceļu, lai mēs paši savu nesabendējam, jā. Bet tāpat domājam, kā uzvarēt. Tā mēs vienkārši arī neatdodam, jā. Tā tas nav. Bet, tā kā redzējām, kā bija tas tur, un viss tā, nekas. Tāpat varējām, pazaudēt pilnīgi visu spēks un zaudēt beigās ar 1 punktu, tas būtu tik muļķis, jā. Tā kā tas bija. Es domāju, ka viss kārtībā, galvenais kā pašam arī tur, kur viņi diezgan parūp spēlē arī, viņam atļauj viss rūpības arī, tas bija. Galvenais, ka sodi mūsu, un to, tā bišķi, man bija jocīgi, jā. Bet, es to neņēmu galvā, lai ir galvenais, ka pašam tā varbūt mikrotrauma nebūs nekāda liela. Cerams, ka tas ir tāds vienīgais mīnus no šīs spēles. Kā jau dzirdējāt, treneris arī uzsvēra to, ka izvēlētā taktika šoreiz nenostrādāja, jo Ventspilniekiem vienkārši nereāli krita 3-punktnieki. Jā, bija fantastiski, tur pretī mēs savus metienus, diemžēl, neiemetām. Un kā jau es pilnīgi piekrītu treneri, kā viņš saka, tie play-off mači, kur katra spēle ir vienalga, vai tu ar 1 punktu zaudē, vai pieņemsim ar 100 punktiem, tas neko nemaina. Un kāda jēga izlikt spēkus, vai ne? Jā. Un tā kā es piekrītu pilnīgi viņa teiktajam un saku, rītā viss būs kārtībā. Jā, es vēl atgādināšu, ka Ventspilnieki vakardien 3-punktnieks met ar vairāk nekā 60% precizitāti, kas tiešām ir ļoti, ļoti augsts rādītājs. Tātad šobrīd sērijā līdz 3 uzvarām rezultāts ir 1-2 Ventspils labā. Paralēlais pāris, kas arī šobrīd spēlē LBL Alderis LBL pusfinālā, Jūrmala Fēniks ar Vefu savu cīņu jau ir beiguši, un Vefs ar diezgan lielām grūtībām katrā spēlē tomēr ir izcīnījuši rezultātu sērijā 3-0. Mums nākamā spēle jau rītdien, ceturtdien, 1. maijā Sportanamā 7:00 vakarā. Mēs noteikti raudzīsim atkal pārsteigt pretiniekus un arī ar skaļo fanu atbalstu izsist Ventspilnieks no līdzsvaru un noteikti neļaut atkal iemest tos viņu sodiņus, kā pagājušo reizi, vai ne? Tieši tā. Neļausim nevienu iemest. Ko jūs teiktu mūsu klausītājiem, lai pārliecinātu viņus nākt uz spēlēm un atbalstītu komandu? Man ir viens ieteikums. Atnākiet pirmo reizi un pārliecinieties, kas tas ir par fantastisku atmosfēru. Jā, tā kā es to saku, un jūs jutīsiet, kas tas ir tur. Jo patiešām es saku, tas ir lielisks laika pavadīšanas veids, bagāts ar emocijām. Un vienkārši nākiet un palīdziet mums izcīnīt uzvaru pār Ventspilu. Un ja mēs to izdarīsim, tas pa lielo, jā. Viss vēl priekšā, tie ir play-offi un viss, kas var notikt. Lai arī, protams, mēs saprotam, ka ir grandi priekšā, lai arī netiekam, bet par medaļām mums ir jācīnās šogad un nāciet un atbalstiet. Kā saka, izcīnīsim uzvaras kopā. Gan kā komanda un mēs kā 6. laukuma spēlētājs. Tieši tā. Paldies, puiši, šodien, ka jūs atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Tātad, darbie klausītāji, tiekamies rītdien Sportanamā 7:00 vakarā, lai atbalstītu mūsu superkomandu basketbola klubu Jēkabpils cīņā pret grandiem, pret lielo spēcīgo superklubu basketbola klubu Ventspils. Šodien saku jums visu labu, uz tikšanos! Atā! Visu labu! Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, SIAP Jēkabpils PMK, SIAP Pata, SIAP Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries.